brutality. Hello? Yes. So, Jeff Sessions, good to be with you. Yes. Good. How are you? Mike Ray. Monroe Johnson. Maybe you can make a photo together and then the family photos with Yes, one. okay, Yes. right. One of these has to work. Great. Chairman of the European Affairs Committee. How are you doing? It's pleased to meet you. He's our head of delegation in other Yeah, obviously. I'm on that committee. Good, okay. Sveicināti! Sākam preses brīfingu goda ASV kongresa senatoru vizītē Latvijā. Pirmai vārdu Saeimas priekšsēdētāja Solvitei Ābolīnei. Jā, godātie mediju pārstāvji, man bija liels prieks šodien uzņemt vizītē ASV senāta delegāciju, kur ir mūsu strateģisko partneru pārstāvji un pārunāt ar viņiem mūsu iespējamo tālāko sadarbību. Un šogad mēs atzīmējam vairākus svarīgus notikumus, gan to, ka Latvija 20 gadus atpakaļ ir atguvusi savu de facto neatkarību, gan arī to, ka 20 gadus atpakaļ starp Latviju un Ameriku ir atjaunojušās faktiskās diplomātiskās attiecības, to mēs svinēsim septembrī. Un mēs vienmēr Ameriku vērtējam kā strateģisko partneri, kurš ir Latviju atbalstījis ne tikai ceļā uz to, lai mēs atgūtu savu neatkarību, bet arī visus padomju okupācijas gadus ir mūsu tautiešiem ir bijusi iespēja vērsties ASV senātā tieši pie senatoriem, lai informētu par to, kas notiek Baltijā un tādējādi mēs saņemtu šo atbalstu. Amerikas Savienotās valstis ir atbalstījušas gan to, lai Latvija pievienotos NATO, gan to, lai mēs savu valsti būvētu iespējami demokrātiskāku, gan arī šobrīd to, lai mēs varētu attīstīt mūsu ekonomisko sadarbību. Es esmu pārliecināta, ka šī ļoti īsā vizīte ir tāds labs pamats un apliecinājums tam, lai mēs varētu mūsu attiecības turpināt tiešām kā strateģiskie partneri, padarīt viņus vēl ciešākus, un tiešām arī šobrīd tas, par ko mēs runājām, ir ne tikai par aizsardzību, bet arī par iespējamās ekonomiskās sadarbības veicināšanu. Thank you, Madam Speaker. On behalf of my colleagues, let me thank you again. We were having such a great conversation. Paldies, es pateicos visas delegācijas vārdā. Es vēlētos stādīt priekšā mana delegācija. Mēs esam visi senatori, senators Johnsons, senators Kraipo un senators Sessions. Un mēs atbraucam uz Latviju vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, lai apliecinātu mūsu atbalstu gan Latvijas tautai, gan Latvijas valdībai, kamēr tās īstenot reformas, lai stiprinātu un atgrieztos pie demokrātijai. Bet arī, lai paustu un pateiktos Latvijai par to atbalstu, ko tā ir sniegusi Amerikas Savienotajām valstīm, ir īpaši attiecībā uz militāro spēku izplatīšanu no Afganistānas. Un otrs mūsu vizītes iemesls ir, lai uzzinātu, kā mēs varam stiprināt, veicināt vietējo drošību un enerģisko drošību. Un mums līdz šim brīdim bija tik ļoti lieliskas tikšanas, un mēs ceram arī turpmāk turpināsim ļoti labi.